Sveiki, skatītāji! Šis video būs par kompaktām mājām. Un ievadā es to iesākšu ar 7 būtiskiem, manuprāt, aspektiem runājot par kompaktām mājām. Pirmais. Padomju laikos Latvijas teritorijā bija ļoti strikti ierobežojumi attiecībā uz individuālo māju būvniecību. Nedrīkstēja būvēt lielas mājas. 90. gados, kas notika? 90. gados, tie, kur to varēja atļauties, un arī tie, kur to nevarēja atļauties, sāka būvēt pilis. Pēc būtības tā bija pilis domāšanā, un arī praktiski izskatījās bieži vien pēc pilīm. Kāda ir šo piļu problēma? Bieži vien šīs pilis pat nav pabeigtas līdz šim brīdim. Tās iespējams vairs nav vajadzīgas, jo šādas pilis būvēja ar domu, ka tur dzīvos 2-3 paaudzes, un mazbērniem šī māja, pils būs ļoti svarīga. Bet mazbērns pasaka, piedod vectēv, man šo māju nevajag. Rietumē Eiropā, kā piemēram Vācijā, kur es kādreiz dzīvoju, sen jau tendence bija daudz pieticīgāka. Būves kopumā un mājas, dzīvojamās mājas mazākas, varbūt ar bagātāku, vērtīgāku interjeru, bet ārēji samērā vienkāršas mājas. Vēl ir viens aspekts ar lielajām mājām. Zinat, paradoks tāds, ja māju nevajag cilvēkiem, tad kas sāk krāties mājā? Manta. Bieži vien ne ļoti vērtīga manta, un tad, ja nav nodota eksploatācijā, tad krājās būvmateriāli. Lūk, šis mantas fenomens man ir pazīstams no 90. gadiem, kad es diezgan daudz nodarbojos ar komunālo dzīvokļu izmitināšanu. Iespējams, mūsdienās jau esam aizmirsuši, kas ir komunālie dzīvokļi, bet tādi bija. Un ģimenēm, mainot dzīves vietu, bieži vien tika vest līdzi manta. 1, 2, 3 kravas kastes ar mantu, bieži vien samērā bezvērtīgu. Piemēram, 2 leduskapī, no kuriem viens knapi strādā, un otrs varbūt noderēs rezerves daļām. Tad lūk, šī iluzorā manta, jeb šīs iluzorās mantas krāšana, bieži vien ir raksturīga tieši trūcīgiem cilvēkiem. Tendence šodien, es domāju, ka ir jauna paudze, jau izaugusi jau neatkarīgā Latvijā, ir tāda, ka nav vajadzīgas vairs šīs lielās pilis, šī mantas krāšana, bet mājsaimniecībai pilnīgi pietiek ar mazu, ekonomisku, kompaktu māju, un varbūt šobrīd vēl statistika neapliecina, ka vidējā jaunbūvju platība ir būtiski zemāka. Statistikā jūs to redzat, tendence ir lejupējoša, bet nestrauja. Tāpat arī nesen notikušajā diskusijā Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijā tika diskutēts par to, par tendencēm māju būvniecībā, un arī tur izskanēja pārliecība, un es tai pilnībā pievienojos, ka nākotne ir mazākām, kompaktām mājām, un šajā video mans pieaicinātie nozares pārstāvi izstāstīs būtiskāko par šādu kompaktu māju būvniecību. Šodien esam pie šīs skaistās Greenspace kompaktās mājas. Mūsu pieredze rāda, ka klienti izvēlās energoefektīvas, kompaktas, pārdomātas, ilgspējīgas mājas. Kādi ir to iegūmi? Tā ir menedžēšana, kur klients uzticās uzņēmējiem. Tas ir būvniecības process, ko viņš var izbaudīt. Tas ir laiks, kādā jūs iegūstat māju, kā piemēram šo 6 mēnešu laikā līdz pilnai apdarei. Tā ir iespēja pārvietot savu mājokli vecumdienās, kas ir moduļu māja, un, protams, uzturēšanas izmaksas, kas ir ļoti aktuālas visiem. Kompaktā energoefektīvā mājā viņas ir krietni zemākas kā standarta mājā. Paldies Mārtiņam! Un vēl papildinot to, ko viņš stāstīja, man ļoti patika, ka viņš pieminēja, ka būves, moduļu būves, ir iespējams pārvietot. Viņš gan teica, vecumdienās nav obligāti jāgaida vecumdienas. Un par pārvietojamām būvēm manā auditorijā ir
kāds sižets. Un toreiz man palīdzēja viens cits Mārtiņš, Mārtiņš Metāls. Arī šodien es esmu ciemos pie Mārtiņa Metāla, pie būvnieka, būvuzrauga, RTU doktoranta, un Mārtiņš mums palīdzēs saprast, kādu terminoloģiju būtu jālieto, jo diezgan brīvi mēs lietojam kompaktas mājas, moduļu mājas, pilis es pat lietoju. Tad, lūk, Mārtiņš atbildēs uz jautājumu, kāda tad īsti terminoloģija būtu jālieto. Pārvietojamām būvēm Jānim ir ļoti labs sižets, un šeit es par to nerunāšu. Kompaktas būves savukārt, vai tās moduļu būves vai paneļu ēkas, tad ministru kabineta noteikumu izpratnē vispārīgo būvnoteikumu mums tiek definētas mazākas līdz 25 kvadrātmetriem vienstāvu. Arī vecais būvniecības likums, kas pastāvēja līdz 2014. gadam, definēja šādu terminu. Šobrīd ministru kabineta noteikumu mums definē pirmās grupas būves līdz 60 kvadrātmetriem, tai skaitā mazākas. Iepriekšējā redakcijā vēl bija tāda piebilde klāt rūpnieciski ražotas būves līdz 60 kvadrātmetriem, tai skaitā mazākas. Tāda vairs nav, ir vienkārši 60 kvadrātmetri. Vēl mums pastāv ministru kabineta noteikumu izpratnē pagaidu būvs un īslaicīgās lietošanas būvs, bet par tām mēs šeit nerunāsim, tie ir citi gadījumi. Nu un pārējie termini, modulis, kompakta būve vai paneļu ēka, tas būtu jau tīri valodniecības jautājums, kuru mēs no šiem te terminiem, vai inženieri izpratne, kuru mēs no šiem te terminiem lietosim. Modulis vairāk tiek lietots matemātikā, arī programmēšanā, un panelis gan autobūvē, gan mehānikā, gan būvniecībā. Būvniecības izpratnē tas ir kaut kāds būvniecības elements, vai arī apdares elements. Nu, un attiecīgi, jebkurš no šiem te vārdiem iekļauj šo te pirmās grupas būvi, un var izmantot jebkuru no šiem vārdiem šo ministru kabineta noteikumu izpratnē. Tātad kādu terminu lietot? Tas ir jāskatās katrā konkrētajā gadījumā. Un šādi uzņēmēji, kas līdzīgas mājas piedāvā, Latvijā ir apmēram ap 100. Manās rokās ir nācis saraksts ar 88 uzņēmējiem. Es pieļauju, ka ir vairāk, daļa varbūt arī puslegāli vai netik ļoti legāli. Un kopumā šo māju tipu es apzīmēju kā kompaktās mājas. Kompaktās mājas ar to saprotot tādas mājas, kurā, teiksim tā, nav nekā lieka. Bet katrs konkrētais produkts, protams, ir ļoti būtiski atšķirīgs. Tur gan ir koka karkasa, gan sauc reizēm apzīmē ekonomiskās, tāpat arī paneļu, moduļu, elementu. Tas ir jāskatās, kāds ir tiešām katra uzņēmēja piedāvājums. Kas ir būtiski? Būtiski, protams, ir šī platība līdz 60 kvadrātmetriem. Tātad šajos gadījumos ir vienkāršotā saskaņošanas kārtība. Un kā Mārtiņš vēlāk sarunā, protams, mani palaboja, sakot, ka kompakta māja varētu būt arī, piemēram, 1000 kvadrātmetru liela. Varētu, protams, ja tā būtu kāda kompakta ražošanas būve vai noliktavu būve, tātad kritērijs nav platība. Izņemot šajā dzīvojamā māja gadījumā, kritērijs tomēr ir platība, šie 60 kvadrātmetri, kas atvieglo saskaņošanas kārtību. Tāpat arī vēl viens no tādiem būtiskiem šādu māju aspektiem ir tad, ja šīs mājas tiek rūpnieciski ražotas. Un lai iepazītos, kā notiek rūpnieciskā būvju ražošana, kā arī uzdotu jautājumu, vai ir kādas priekšnocības rūpnieciski ražotām būvēm, es dodos uz Raunu pie Ingusa Pavasara. Viennozīmīgi ir priekšrocības, jo rūpnieciski izgatavotai mājai ir sagatavoti standarta mezgli, standarta projekti, un tas ir kontrolējams process. Tātad no projekta sākuma līdz beigām inženieru tīkli, būvkonstrukcija daļa, viss ir pārbaudīts un viss ir pārzināms. Tātad skaidri ir ražošanas laiki, skaidri ir uzstādīšanas laiki, neietekmē ne laika apstākļi, ne vide, vienkārši ātri saskaņo. Klients atnākot, saskaņo materiālus, pārzina visus procesus un saskaņo darba laiku. Precīzi atliktas, visas identiski vienādas ar metāla palodzītēm apakšā, augšā.
Loks iebūvēts ar vienādiem atstatumiem. Nu, tas ir rūpnieciskais ātrums. Vēja barjera, latojums un kvalitatīvi logi, pašu ražoti logi. Kvalitāte viennozīmīgi telpās ražotām mājām, sienām, izolācijai, tas ir kontrolēts un pārbaudīts. Un arī ar certifikātiem apliecinoša kvalitāte ir visām ražotnēm, kas ir atbilstoši māju ražošanā. Tad vēl ir, kas ir rūpnieciski ražotām mājām, visām tiek veikti tehniskie rasējumi, izstrādāti būvkonstrukciju daļai, inženieru tīkliem. Tad objektā ražotām mājām, kā meistars prot, tā dara, un tā kvalitāte jau arī ir jāsaprot, kad būs jātestē. Par energoefektivitāti, tur es negribētu teikt, ka ir atšķirība no klienta maka biezuma, no prasībām, bet atkal kvalitāte uz blīvuma testiem, kas ir gaisa caurlaidībām, tā ir nemainīga. Tā ir katrai ražotai mājai, tās pārlaides plēvēm un savienojumi augstuma tilti, viss tiek ievērots rūpniecības kvalitātē. Tāpēc, ka ir izstrādāti tehniskie rasējumi un viņi tiek arī ar robotizētām mašīnām sagarināti, saražoti, tā kā kvalitāte būs nemainīga. Tad, jebkuros apstākļos var būvēt, tad jebkura moduļu mājas vispār ir vienkārši. Tātad visu procesu tu sagatavo rasējumus un telpās saražo jau gatavu moduli, aizved uz objektu. Nav svarīgi, vai tur līst vai nelīst. Uzstādīs, nav jāuztraucās par izolācijas samitrināšanos vai kādiem citiem laikapstākļiem. Protams, pie stipriem vējiem celšana būs savādāka. Būvniecības laiks, te iedalās divos laikos. Te nav būvniecības laiks, te ir ražošanas laiks un montāžas laiks. Ražošanas laiks ir visīsākais. Tātad, ja runa iet par paneļu mājām, tad saražot paneļu māju var 2 dienās. Par moduļu mājām tas ražošanas process vienam modulim ir 10 dienu cikls. Bet kopējais laiks aizņems ar visiem materiāliem, virtuvēm, iekšdurvīm, logiem apmēram līdz 3 mēneši. Bet svarīgākais ir uzstādīšanas laiks, kas ir ļoti īss. Viena moduļu māja uzstādās 4 stundās ar 2 moduļiem līdz 2 dienām, 3 moduļiem 10-15 dienas atkarībā no projekta. Bet kopējais laiks ir jāņem vērā. Tad no pasūtījuma brīža līdz atslēgai rokā tie ir 4 mēneši. Celtniecības procesā, ja būvē objektos, es esmu dzirdējis pa 3 mēnešiem, bet labākā gadījumā viss izpildas 6 mēnešos un ilgāk. Mans ieteikums būtu pirmās grupas būvas ēkas pārcelt uz 90 vai 120 kvadrātmetriem. Tās ir biežāk izvēlētās mājas, lai procesi būtu īsāki, ātrāki, sakarīgāki. Noslēdzot šo video, es izsaku pateicību abiem Mārtiņiem un Ingusam, kā arī izsaku prognozi, varētu pat teikt pārliecību, ka vidējā privātmāju platība tuvākajā laikā samazināsies. Un pavisam noslēgumā jāsaka arī cerība, ka šīs pirmās grupas vienstāva būves, kurus ir viegli saskaņot, šī platība tiks palielināta no 60 uz 90 vai vismaz kā Igaunijā uz 80 kvadrātmetriem. Paldies, ka skatījāties. Visu labu! Tiekamies!